Ja radušās aizdomas, ka kāda cilvēka nolūki pret jums nav īsti tīri un pašam pretinieka neķīturos plānus neizdodas atšķetināt, tad nekas neatliek kā doties pie privāta detektīva. Letiņu privāta detektīva darbības sfēra ir plaša, sākot no juridisku jautājumu risināšanas līdz pat pazudušu personu meklēšanai. Tomēr visbiežāk ļaudis detektīvs uzmeklē tieši laulātā drauga pieķeršanai. Pirmkārt, greizsirdīgie vīri un sievas arī noteikti, jā, tā ir ļoti aktuāli, jā. Visi zina, visi domā, ka, jā, detektīva aģentūra, noteikti mēs strādājam pirmkārt ar tiem cilvēkiem, jā. Un cilvēki, kuri meklēšana, jā. Lielākoties jau privātie tieši ar šādu jautājumu vēršās par šo uzticību. Mēdz gadīties arī, kad no ģimenes abi divi cilvēki atnāk divos dažādos laikos. Arī tā ir. Līdzīgi kā filmās, arī mūsu detektīvi ir ar mieru stundām meklēt nolūkotā upura skeletu skapī. Ilgākā izsakošana man bijusi nepilnas 8 stundas, ko ir nācies pavadīt. Bet tur ir bijis lielāko laika daļu gandrīz vienā vietā jāsēž. Tas, starp citu, ir tas, kur sieva domāja, ka viņu tomēr krāp, bet nē, tā nebija. Vislielākais un nepatīkamākais ir tas, ka tu izsako cilvēku un iekļūst sastrēgumā, un viņš pie kāda luksfora aizbrauc ātrāk nekā es un pazūd. Un, ja vajadzēs, tad arī uzņēmumos pēc kompromitējoša fakta paokšķerēs. Šad tad mēdz pienākt kāda firma klāt, kurai ir interese konkurentus savus iznīcināt, kas, starp citu, ir izdarāms diezgan viegli ar datorprogrammu palīdzību, jo ir ļoti daudz firmas pagaidām Latvijā vēl tomēr ir, kuras izmanto pirātiskas programmas. Protams, mēs tik konstatējam faktu, vairāk mēs neko nedarām, pārējo visu dara valsts iestādes jau tālāk rīkojās. Mēs viņiem vienkārši nododam tikai informāciju. Tomēr latviešu detektīvam atšķirībā no filmās redzētajiem nav atļauts izmantot ne noklausīšanās ierīces, ne arī slepenās videokameras. To nosaka detektīva darbības likums. Mēs neiesim kaut kādā viesnīcā vai svešā dzīvoklī, tur kaut kur zem gultas līst un tur kaut ko filmēt vai skapīt, tur kaut ko tur skatīties, kā viņi tur dara tur un kas tur būs. Tādas lietas mēs nedrīkstam un par to mēs klientus uzreiz brīdinām. Latviešu detektīva galvenās darba palīgi ierīces ir auto, fotoaparāts, videokamera un neapskaužama pacietība. Un visbiežāk detektīva pacietība arī tiek atalgota, jo darba aģentūrām netrūkst un alga katrā ziņā ir lielāka nekā kolēģiem policijā. Teiksim tā, ka no 20 latiem, jā, stunda varbūt, jā, bet man sarežģīti pateikt, tāpēc, ka atkarīgs ļoti no situācijas. Pašlaik Latvijā ir aptuveni 30 privāta detektīvu aģentūras. To darbību uzrauga Latvijas Detektīvu drošības federācija. Ja jums nepieciešama detektīva palīdzība, neticiet pirmajiem pretimnācējiem, bet prasiet uzrādīt licenci detektīvu darbības veikšanai un Iekšlietu ministrijas izdotu privātā detektīva certifikātu. Anna Zalāne, Renārs Muskars, Tautas balss.